Lai gan visas 3 krāsas un visi 8 kvalitātes kritēriji ir vienlīdz svarīgi, kā jau mēs redzējām, vienmēr būs kāds faktors, kurš tavu uzmanību būs pelnījis vairāk nekā citi. DDA mēs to dēvējam par minimuma faktoru. Tas ir faktors, kurš konkrētajā situācijā ir vismazāk attīstīts. Paskatoties uz attēlu, tu šo dinamiku ātri sapratīsi. Atsevišķie mucas dēlīši simbolizē draudzes kvalitāti, bet ūdens draudzes kvantitāti. Ir redzams, ka muca spēj saturēt tikai tik daudz ūdens, cik tālu sniedz dēlīši. Šī analoģija ļoti labi parāda draudzes attīstības galvenos jautājumus. Muca, kuru veido 8 dēlīši, simbolizē to, ko varam mēs un ko saskaņā ar Dieva prātu mums arī vajadzētu darīt. Tomēr mūsu rūpnieciskie uzlabojumi mucas kvalitātē nevar likt ūdenim jauniegūtajiem cilvēkiem plūst tajā. Ja Dievs nesūta ūdeni, pat visjaukākā muca paliks tukša. No otras puses, ja Dievs lej ūdeni un ir ļoti daudz teoloģisku pierādījumu tam, ka viņam patīk to darīt, tad mūsu mucas kvalitāte nosaka to, cik daudz ūdens tā spēs saturēt. DDA diagnostikas procesā izšķirošo lomu spēlē minimuma faktora pieeja. Kad draudze veids DDA aptauju, tā iegūst informāciju par to, cik spēcīgi attīstīts uz doto brīdi ir katrs no 8 kvalitātes kritērijiem. Šāds profils atklāja ļoti daudz lietu, kas var atvērt acis. Tomēr svarīgākais, ko tas atklāja, ir tas, kurš no 8 kvalitātes kritērijiem ir šī brīža minimuma faktors. Otrā joma, uz kuru attiecas minimuma faktora stratēģija, ir 3 krāsu diagnoze. Tas palīdz draudzei atklāt, uz kuras krāsu zonu tai būtu jākoncentrējas, lai pilnīgāk spētu atspoguļot Dieva mīlestību. Citiem vārdiem, minimuma stratēģijas mērķis ir garīgs mērķis – palīdzēt ticīgajiem tapt pārvērstiem tajā tēlā, ko Dievs viņiem ir paredzējis. Tā kā jebkurai draudzei pat vislabākajai pasaulē vienmēr ir viens faktors, kas ir mazāk pilnveidots nekā citi, minimuma faktora noteikšana un spēku koncentrēšana uz to ir pastāvīgs izaicinājums. Iepriekš daži cilvēki ir pārpratuši minimuma faktora pieeju, uzskatot to vienīgi par menedžmenta paņēmienu. Taču tajā ir kas vairāk. Minimuma faktora pieeja ir loģisks rezultāts tiecoties pēc garīgā līdzsvarā. Centieni visas dzīves jomas pielietot maksimuma faktora pieeju mazina garīgā līdzsvarā nozīmi. Bez līdzsvarā nav veselības, un bez veselības mēs nevaram cerēt uz izaugsmi. Citiem vārdiem, ja mēs gribam sagaidīt izaugsmi, mums nav citas izvēles, kā stāties pretim tam, no kā ir kārdinājums bēgt.